Kurš neizniek karogs? Čau, šodien esam Viesturu golfa laukumā. Esmu Ingus. Ar mani kopā ir Floridas Panthers aizsargs Uvis Balīnskis. Čau, Uvi! Un mēs šodien uzspēlēsim scramble pārspēli. Mēģināsim izspēlēt vai nu parā vai zem laukuma para, neizmantojot handicapus. Un tie apakšā stūrītī mazliet parunāsimies par to, kā mums iet. Let's go! Tā, tagad mēs sākam. Es tev tikko savācu no hokeja treniņa. Kā jums gāja, kā jums iet ar treniņa olimpisko spēļu kvalifikācijai? Viss ir gatavs turnīram, atliek tikai visiem atbraukt, un tad jau būsim gatavi. Atliek atbraukt, labi pieaugt. Cerams, ka viss atbrauks. Patīsim kaut kādu 10 gadus atpakaļ. Kā tu sāki spēlēt hoķi vispār? Es sāku spēlēt hokeju tieši tad, kad uzbūvēju halu Ventspilī. Tēce aizved man tad arī uz pirmajiem treniņiem, un tā arī viss ir aizgājis. Kurā gadā tas bija? Halu uzcēla 2000. gadā. Tā kā diezgan Tad jau laiciņš tu labu laiku, jā, tas sanāk. Un kas ir tev pirmā atmiņa hokeja? Vai tu atceries tik tālu kaut ko vispār? Kaut ko es atceros, jā, nedaudz, kad varbūt ne tik daudz slidoju sākumā, vairāk rāpoju pa ledu, bet kaut ko atceros, jā. Kas tev iedvesmo sākt spēlēt hokeju? Baigā iedvesmu droši vien 4 gados nav, bet, tēca aizved un tā arī aizgāja viss. Spēlēt, jā, vienkārši. Tev paņēma pielikt pie darba un tāds kaut kas bija jādara. Strādnieciņā. Kā tu sāki golfu spēlēt? Mēs braucam spēlēt golfu tagad, jā? Jā, golfu spēlēt es sāku ar Rodrigo Abols aizved vienu reizi. Paņēma man līdzi uz Viesturiem un kaut kas līdzīgs hokejam. Sišana pa bumbiņu, tā kā bija interesanti un tā arī ir aizgājis. Daudz hokeja spēlē golfā, tas laikam iet roku rokā. Tagad diezgan populāri. Redzēju kaut kādu video arī, kur hokejistiem prasa, ko darīt, tad tu nespēlētu hokeju. Es definitely spēlētu golfu, es būtu golfers. Pa hokeju cilvēki zina, ka tu spēlē, bet cilvēki nezina daudz kaut kādas personiskākas lietas par tevi. Es gribu noskaidrot kaut kādas lietas, kāds tu esi cilvēks, tāpēc pirmais, kas ir labākais padoms, ko tu esi dzirdējis savā dzīvē? Vai ko tu esi saņēmis? Dzīves padoms varbūt man nav, bet hokeja padoms ir tāds, kad spēlē tā, kā tu spēlē un neko nemaini un esi tāds, kā tu esi. To var salīdzināt arī pēdējā brīdī, kad aizies golfa laukumu, kad tu pēdējā brīdī tāds bļāvis, man jāteic kaut kāds swing change, man ir jāpamaina savs sitiens. To nevajag darīt, jā? To nevajag, tas nevajag sačakarēt savs mazliet, vienkārši dari to, ko tu dari visu laiku un viss būs kārtībā. Ok, no kā Uvis Balīnskis baidās? No zirnekļiem. No zirnekļiem? Ok, kāda ir tava iedvesma ārpus hokeja? Iedvesma ārpus hokeja? Jā. Varbūt ir kāds cilvēks, inspiring, nezinu, daudziem patīk Davids Goggins vai Joe Rogans. Nē, man nav nekāds īsti iedvesmas. Es vienkārši mēģinu būt labs cilvēks un labs pret citiem, un tas arī viss nāk atpakaļ. Nice, tas ir amazing. Viena lieta, ko cilvēki par tevi nezina. Nav dzirdējuši nekad. Dzirdējuši? Es nezinu, ja godīgi. Es tāds diezgan vienkārši džeks esmu, man liekas, viss. Tas ir tas, ko cilvēki nav dzirdējuši par tevi? Jā, tas varbūt tas, jā. Ok, kāds ir tavs pirms spēļu rituāls? Rituāli man baigā nav, bet galvenais ir uzvilkt kreiso slidi pirmo, un tas arī viss. Kreisā slidi pirmā. Tas ir tev nesenīgais vai no laika gala? Jau kaut kāds daudzus gadus tas iet, un tā arī ir palicis. Okay. Kas ir grūtākais esot profesionālam sportistam? Ar ko tu saskaries, sadzīvo vai dari? Nezinu, varbūt ēst veselīgi vai kaut kas tāds. Pieturēties pie diētas, jā? Jā, kaut kas tāds droši vien, jā. Ok, kur ir tava mīļākā arēna, kurā tu jebkad esi spēlējis, kur tev patīk atgriezties? Madison Square Garden. Tur es uzspēlēju vienu spēli, un tur atmosfēra bija tiešām fantastiska. Tā kā, jā, tā ir diezgan iespaidīga vieta, kur uzspēlēt. Nice. Kas ir tava pump-up dziesma pirms spēlēm, lai tu uzpumpētu savu enerģiju? Vai tu klausies mūziku vispār? Nē, es esmu viens no tiem cilvēkiem, kas baigi neklausās mūziku pirms spēlēm. Tāds ar austiņām vai kaut ko, bet vienkārši, kas ģērbtuvē iet, tas arī man palīdz. Tā kā man ar to pietiek, jā. Jā, tu neesi tas, kas iet uz spēli un klausās austiņās kaut ko, lai tā kā izslēgtu visu distractions, jā? Man ar austiņām neredzās, nē. Okay, kurš pēc tavām domām ir šī brīža labākais NHL hokejists? Droši vien Connors McDavids, kurš cits? Connors, jā, ok. Tā varētu laikam arī būt, jā. Kurš ir tavs atmiņā paliekošākais gols? Man liekas, ka es zinu, bet... Jā, tā kā... Kas tev vairāk ir iespiedies atmiņā? Droši vien tas, kurš bija nesen pirmais NFL gols. Kāds bija sajūtas? Es tieši vakar, man liekas, vēl noskatījos to video. Diezgan iespaidīgs.
sapņu piepildījums, tā kā diezgan iespējīgi. Kurš tev favorīts komandas biedrs, ar ko tu kad esi spēlējis? Varbūt nespēlēji kopā, varbūt tagad spēlē. Ar ko tev vienmēr ir tāds fuck yeah, let's get it, let's go. Es nezinu, man patīk ar visiem spēlēt. Tā kā nav tāds īpašs viens, bet jā, tā kā es esmu priecīgs spēlēt ar jebkur, ko man noliek blakus un jā. Ok, kur ir visizaicinošākā sezonas daļa un kāpēc? Noteikti, kad tuvojās playoff, un kad daudzas komandas cīnās par kaut kādu playoff vietu vai kaut ko, un Paliek sarežģītāk, tad viss atdod vairāk nekā 100%, lai dabūtu to playoff vietu vai nepalikt pēdējā, kā kuram tur sanāk, un jā, es domāju, tas ir tas grūtākais. Ok, ko dari off-sezonā, lai uzturētu sev formā? Spēlē golfu, protams. Uzspēlēju golfu brīvajā laikā, jā, un tie paši zāles treniņi. Regulāri notiek, ja nav tā, ka kādā brīdī tu, nezinu, paņem tur 2 nedēļas brīvas, tāpat visu laikai, kad esi off-sezonā arī, jā? Protams, pēc sezonas uzreiz tu paņem pauzīt kaut kādas pāris nedēļas vai kaut ko, un tad atgriezies tādā treniņa ritmā, jā, kad strādā 4-5 reizes nedēļā, arī ledus, un jā. Tā, tu teici, ka tu sāki 4 gados spēlēt. Kurš ir bijis tavs bērnības hokeja alks, augot, sākot spēlēt? Vai tu nesekoji hokejam līdz, kad tu sāki spēlēt? Nē, es sekoju, es biju liels entuziasts. Bet jā, Sants Ozoliņš, viens no tādiem īpašākajiem. Ok, mēs pieskārāmies tam jautājumam jau pirms tam, bet ja tu nespēlētu hokeju, ko tu darītu? Tieši, šis ir jautājums, uz ko man atbild nav. Es pat nevaru sev iedomāties kaut kur citur šobrīd. Bet jā, varbūt golfu spēlēt. Arī nevienā citā sporta veidā, ne? Jā, varbūt kaut kāds futbols, es nezinu. Tev sanāk arī paspēlēt futbolu kādreiz vai basu vai kaut ko tādu? Pirms spēlēm mēs vienmēr paspēlējam futbolu, aplīt uzspēlējam, tā kā ir interesanti. Ok, kas tev ir favorite ēdiens? Ko tu varētu ēst non-stop? Kaut kā, es nezinu, man liekas, burgers. Burgers? Jā. Čīzīts, hamburgers? Jā, viss iet cieņā. Viss, jā? Jā. Dubultais, trīskāršais. Ok, un kas ir ēdiens, kas tev negaršo, vai ko tu neēd? Negaršo. Jā. Vajag daudz dārziņas, neēd. Nepatīk dārziņas, pārsāk gaļa un kaut kas tāds, jā. Bet tagad, kad es esmu palicis vecāks, es arī sācis ēst vairāk un vairāk ēdienu nekā kādreiz. Tā kā lielāks porcijas vai vairāk dārziņas? Vairāk, jā, visāds ēdienu dažādība ir tagad lielāk, tā kā var arī kaut ko citā bez parasta standarta ēdieniem. Ok. Kas ir tev mīļākais vai labākais veids, kā tu relaksējies brīvdienās, kad tev ir sezona? Viss atkarīgs, kur es dzīvoju, jā, bet katrā pilsētā, kurā es esmu dzīvojis, tur ir savādāks veids, kā es atpūtos, kāds bija tās iespējas. Jā. Tā kā, bet tagad Floridā man bija, ja bija iespēja uzspēlēt golfu, tāda aktīva atpūta, ja nē, tad pastaigāju ar pludmali, kaut ko tādu. Ok, nice. Un kas tev favorīta atvaļinājuma vieta, kur tu brauc vai biežāk, vai kur... Līdz tādai favorīta vietai es vēl neesmu ticis, bet man patīk Francija, Itālija, tā kā tās vietas. Ir kādi konkrēti reģioni Francijā, Itālijā vai kaut kur Dienvidu Francija, piemēram, vai uz Parīzi patīk braukt? Es biju ar ģimeni Nicā, man ļoti tur patīk. Ok. Jā, es jau biju arī Itālijā, tur arī bija ļoti forši. Nice. Nicā būs vasaras olimpiskās spēles, es vai dzirdēju. Jā. Būs Milānā, būs ziemas. Cerams, ka tu būsi tur. Un, jā, Nicā būs tad nākamais laikam pēc, vai kaut kā tā. Ne, vai vēl kaut kādu gadu uz priekšu. Kaut kur es kaut ko tādu dzirdēju, 100% to nemāku pateikt, bet, jā. Viena valsts, ko tu gribētu apmeklēt, ka tev vēl līdz šim nav sanācis aizbraukt. Austrālija. Kas tev tur saist? Zirnekļi, no kuriem man bail. Tev fobija, jā, un tu gribi braukt pārvarēt bailes. Jā. Ok. Vai tu lasi grāmatas? Ir kaut kādi brīži bijuši, ka es palasu grāmatu, bet es nekad neizlasu līdz galam viņas. Sāc lasīt, ja bišķiņ kaut ko palasu un viss, jā? Jā. Ok, interesanti. Galvenās gudrības salasās. Kas tev pēdējā, ko tu esi izlasījis?
Es neesmu nevienu izlasījis pēdējo, Līdz bet es esmu galam. bišķiņu palasījis. Bišķiņ palasīs. Parasti sieva uzdāvina kaut kādu grāmatu, es viņu palasu Jā. bišķiņu, un to arī man pietiek. Man arī kaut kā tā ir, kad jā, grāmatas nav kaut kā iegājušās, labāk tiek absorbēts informācija no visādiem filmām, dokumentāliem, video un no tādām lietām, bet laikam tā daudziem mūsdienu laikmetā ir, ka tu vari izlasīt kaut kādu vai noklausīties mazu recenziju kaut kādai grāmatai. Tu iztērē 15-20 minūtes, vai tu pavadi visu dienu lasot to grāmatu, ja tu tos key points tāpat var dabūt. Televizoru skaties? Protams. Vai kaut Netflix? Nu, Netflix vairāk, jā, vai viss šitās. Kāds ir favorīts TV šovs, ko tu iesaki, vai kas tev patīk? Kaut kādi Office, draugi lielākajai daļai? Man ne, bet kas? Es nezinu, man patīk Breaking Bad. Ok, Tas man tāds diezgan liels favorīts. Breaking Bad ir labs. Tas arī, man liekas, bija pirmais šovs manā dzīvē, ko es visu fulli līdz galam noskatījos, visas sezonas. Tu esi suņu vai kaķu cilvēks? Kaķi, man ir kaķis smuks mājā. Te Latvijā vai Floridā? Teprātās Latvijā. Floridā atstāti 15 kg kaķi barība jauni, lai Džeks dzīvo. Viena lieta, bez kā tu nevari iztikt dzīvē, bez kā tu nevari izdzīvot. Veipus gan jau, ka tu nepīpē kā lielai dēļ būtu veipus. Es nezinu, hokejs noteikti. Šobrīd hokejs. Šobrīd hokejs, jā. Ok, kāds tev guilty pleasure? Panašķoties ar kaut ko vai kaut ko stulbu padarīt? Čips man ļoti garšo. Čips. Jā, tas ir manējais. Ok, kādas tavas domas par elektroauto? Diezgan interesanti. Es esmu pats pamēģinājis, jā, ja man būtu iespējas, noteikti gribētu savu elektroauto. Ja jāizvēlās elektro vai iekšzemes dzinējs? Nu, iekšzemes dzinējs. Noteikti, jā. Jā. Un kas tev sapņu auto? Pie kā tu tagad strādā? Audi RS7. RS7? Ok, nice. Ja tu arī aiziet vakariņās ar vienu cilvēku dzīvo vai miruši, kas tas būtu cilvēki? No visas pasaules. Es aizietu ar savu ģimeni, jo es viņus tik bieži nesatieku, un ja man būtu iespēja, tad es aizietu ar savu ģimeni. Okay, kas tev ir šī brīža favorīta dziesma? Raķešu zinātni. Piņas, jā? Patrīšu? Jā. Ok, nice. Tālāk, nākamais mums ir jautājums par tēju vai kafiju. Tēju vai kafiju? Kafiju es nedzeru. Kafiju vispār nedzer? Nē. Interesanti. Es tev gribēju nākamo jautājumu prasīt, un kādu kafiju tu dzer? Nu, es citreiz ietveru šitos karameļu makiato augstos, tas arī viss, bet ļoti rēt. Bet kāda tēja? Melna, kofeīna, bez kofeīna? Melna sarkana? ar citroniņu. Melna Cukurs citroniņu. varbūt bišķiņ, jā. Bišķiņ, jā. Tu esi rīta vai vakar cilvēks? Es domāju, ka rīt cilvēks, jo es no rītiem trenējos. Tā kā, jā, rīt cilvēks droši. Vakaros tev nav tāds, ka uznāk. Man bieži tā, kad es mēģinu iet gulēt, un man pēkšņi tādas idejas un tādas domas nāk galvā, ka man tāds, bro, kā lai es aizmiegu. Tad es esmu rīt cilvēks. Tu esi rīt cilvēks, jā? Okay. Kas ir tev biežāk izmantot aplikāciju telefonā? Vai nu Twitters vai Instagram droši. Twitterī tvīto kaut ko arī vai pārstāv lasīt kaut kādas ziņas un tādas lietas? Gudrības, kas tur ir sarakstīts. Okay, kas ir tavs slepenais talants? Slepenais talants? Jā. Tas baigies pavārs. Tu esi pavārs? Okay. Man bija agrāk arī slepenais talants uzvārīt minūtes rīsus 58 sekundēs. Tas ļoti, ļoti talantīgi lieta. Spēlē galda spēles arī kādreiz. Jums sanāk arī paspēlēt kaut ko noteikti pārlidojumos vai kāds kārtas teicis? Kārtas spēlējam, jā, tikai. Un kas ir tava favorīta galda spēle? Kārtas un pokeru var saukt par galda spēli? Pēc teorijas jau laikam, ka jā. Varbūt, jā, bet tur ir tā amerikāņu spēle. Mēs spēlējam daži džekti, šnarps vai kā viņi sauc. Ok. Kurš tev ir favorīta golfa laukums Latvijā? Ozo. Un viens padoms jauniem golferiem, cilvēkiem, kas mēģina sākt spēlēt, varbūt, kas skatās, ņem padomu. Varbūt pavadiet laiku bišķiņu vairāk rangeā sākumā. Pirms ejat laukumā. Jā, bišķiņu patrenējieties tur un tad arī varat doties uz laukumu. Un kas ir tas, kas tev sagādā problēmas golfa laukumā? Varbūt drivers vai tev short games ir pa īsi kaut kur vai? Atkarīgs no dienas. Atkarīgs no dienas, jā. Vienā dienā iet viss, Jā. Vai tev ir tā, ka iet viss vai ir vienā dienā, kad neiet drivers, vienā neiet vedži, vienā Varbūt tā, putas? ka pāris bedrītes kaut kas aiziet, tad atkal neaiziet. Liekas, ka tu esi kaut ko atkocis, Jā, tas sajūta. Jā, un tad beigās viss ir atkal
aiziet vecajās slidēs. Jā, man ar tas drivers, es tiešām vienā dienā aizbraucu, es nostājos un fakti tik labi iet un atkal laukumā. Jūs jau paši redzat, kā man viņi iet laukumā. Vai arī range'ā tu vienkārši sit taisni, viss lido un tad tu ej laukumā un tev vienkārši liekas, ka cita spēle uzreiz. Un kā tu raksturot spēli, kā mums gāja? Ir kur pielikt vēl. Ir kur pielikt, bet kopumā apvienāts ar sniegumu. Jā, noteikti. Mēs tomēr neesam tie profesionālākie spēlētāji. Es domāju, uz savu līmeņu mēs izskatījāmies diezgan ok. Diezgan decent, jā. Cik bieži sanāk uz viesturiem aizbraukt? Starp citu, viesturi supporting the episode. Uzlaid mūsu savu laukumā paspēlēt. Pirmais golfa laukums, starp citu, Latvijā 90. gadu beigās atvērts. Kā tev patīk tur, cik tev bieži sanāk aizbraukt? Viestur man patīk, es arī tur uzsāku golfu spēlēt, tur arī zaļo kārtu noliku, bet jā, katra vasara ir tāds mazais mērķis visos golfu laukumus uzspēlēt, paskatīties, kā iet un vai var uzsist labāk nekā iepriekšējos gadus, un jā, tā kā viesturs izbauda darīt. Un vēl pēdējais jautājums par treniņiem. Tev sanāk arī spēlējot golfu pie kāda trenera arī, piemēram, Amerikā pamācīties, vai tu pafilmē, paspēlē, saprot, kas nav, skaties video un mēģina tā kā pašmācības ceļā izlabot tās savas skills. Golfs man ir tīri hobijs tāds. Chillin, bet gribi labi chillot. Vairāk ar džekiem pavadīt laiku un tas nav tāds tik liels entuziasms man nav, lai ņemtu treneru un tik ļoti uzlabot to spēles. Tā kā visas pašmācības ceļā ar gadiem, tā kā viss atnāks, es nekur nesteidzos. Nice. Paldies. Bija īstais 4-2. Nākamreiz būs jauna spēle. Nezinu, vai labāk vai sliktāk. Tiekās nākamajā vidikā. Čau!